Es vienkārši sākšu filmēt, ķīpa, jo, zini, es te ķimerējos, zini, redzēs, kā tur būs, kā sanāks, man vienalga, karoči. Skaties, piemēram, reku ir Straumans krūzgrieznīca. Nu, un tā tas nospiedums izstāsts, reku ir taisīto karoti, skatās iepriekšējo video. Reku, viņi ir salikt iekšā. Redzes krūzgrieznīca, es jau nezinu, kā filmēt. Viņš viss pas. Čotka, tur visi čotka, jo ir dažādi. Tad skaties, kā ir. Es jau te ziņēmos, tie formeri smagani izskatās šitādi. Zini, tu jau, es tev nepaskaidrošu pa vienu raidījumu. Visu. Nospiedumā atrodas detaļas šitādas. Pinceti vajadzēja paņemt. Lai paņemt šķipčikus. Redz šitādas. Tas ir transformers. Transformeri reku atrodas iekšā. Un šitie transformeri, tas, ka krāsa, tur zini, katrai krāsai es vēl parādīšu triljons ir. Viņš ir iekšā reku nospiedumā. Kā tas viss notiek? Piemēram, reku ir mute. Un šito ņemšu, kā šito mute redz karote, un viss te sapas, jo tas jau ir tā kā, es atradu, kas tieši te derējas, redzi, caurums ir uztaisīts, kur kā es rādīju. Karoči, ņemšu tādu detaļu, ieliek iekšā mutē, reku ir ieskrovēts implants, ir smagana, viss ir. Nu, tikai, štaisīt man jau uz veiduļa, bet ir kā mutē viss ir. Iedomājies, mutē. Ieliek šito detaļu iekšā. Paņem tādu garu skrūvi, kas iziet cauri tai detaļai. Un ar skrūzgrieznīti, jau zinu, ka es tev te saņēmos, pagaid, kur man viņš palika. Skrūzgrieznīti es gribēju parādīt. Reku viņš palika. Viņu jau vajag te ir dzirdēt, viņi miljonus veidi visādi ir. Bet es zinu, kad, piemēram, mans mīļākais dakters, sadarbības partneris Laurencio strādā ar tādiem un tādiem, vai pie viņa ir atnācis pacients ar tādiem un tādiem. Implantus skrūvē iekšā Turcijā, Ķīnā, kur lētāk, tur ieskrūvē. Implanti vienmēr der, tas ir tā kā, ko tur zina runā, ka tur pieaug, nepieaug, nu, piemēram, plāksni galvā pieskrūvē. Kaut kas ir dzirdēts, ka plāksni nepieaug, vai celī dzelzis nepieaug kaut kāds, vai žokli, nu, kaut kas nepieaug. Viss vienmēr pieaug, ja? Ir, kuri viņi ieskrūvēt, nepieaug tad, ja tur to tālāk skatīsieties informāciju, es nestāstīšu to, tas ir daktera uzdevums, ja nav kaula, kur ieskrūvēt, jo ir deguns, ir žokļi, izrauj zobus, nav kaula, kur ieskrūvēt, tas tā kā tu sūnās ieskrūvē, čitais pamatu pāli, to skrūpāli un gribi uzcelt, zin, debeskrāpi, viņš taču sūnās tur purvā iebirst iekšā, tāpēc vajag vēst granti tur, nu, viss sataisīt pamatus vajag sataisīt, ķip, lai vieglāk saprastu, zin, kā būvniecībā, nu, vai kā ceļu būvē, kāpēc Latvijai sūdīgi ceļi, kāpēc, kad ir sūdīgi pamati, atvestu granītas čembas, iebērtu ar kuģiem, ritīgi izraktu līdz dolomītam, ceļš būtu, bet, saprot, viss tas maksā naudu, labi, atkāpos no tēmas, filmējas, viss normāli. Kurš gribēs, tas skatīsieties, jo es taču esmu komentātors. Skatāties, lūdzu, Latvijas Republikas komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu D.V. Laurencio. Šitos es bišķi pārtaisīšu, agrāk bija vienkārši Laurencio, tagad es esmu D.V. Laurencio. Novot, tās tu tālāk. Koč kā jau es pastāstīju, skrūzgrieznīši, lai man nesajūg, jo skrūzgrieznīši ir ļoti, ļoti daudz. Es vēl, ja paliks laika, kuram interesanti skatīsies. Koč skrūzgrieznīca, reku to nospiedumu, viss sāk no sākumā. Ir mutē skrūve. Mutē viņa ir iekšā, ieskrūvēta. Uztaisas individuālo karoti, kas vienmēr man patīk, nu tādu redzat tādu līkumu. Man nepatīk tāds līkums, es taisu normāls karotis, un šitā bija manējā. Šā nebija manējā, šitos atradu toreiz. Kad viņu uztaisa reku, lai tas caurums pasētu tur. Tādi ieliek iekšā, reku arī šitais ir, piemēram, ar šķipčikiem paņemšu. Tādi izskatās tie transformeri. Transformers tas ir tāpēc, ka viņš transformē no mutes man uz darbu. Transformē viņš. No mutes viņš man transformē, no mutes transformē man uz darbu. Es taču nevaru mutēt un visu darīt. Man vajadzīgs uz galvu ir. Ieskrūvē iekšā transformeri, reku te iekšā ieskrūvē. Redz. Ieskrūvē. Ar tādu garu skrūvi ieskrūvē. Tād noņem nospiedumu, viss precīzi der. Skrūvi izskrūvē ārā un paliek, noņem nospiedumu, paliek, nospiedumu, to nav jāzina. Noņem nospiedumu, paliek šitāds, reku ir tie transformeri iekšā nospiedumā un šitā.
Jo šeit tas pats cilvēks vienkārši viņš ir kā pa vienam taisa, nav jau tās naudiņas visiem uzreiz kā jau Turcijā, 14, izrauj ārā 14. Pie mums zin pa vienam, tur pa 3, nu arī pa vienam, pa 3, arī normāli. Protams, ka labāk ir vienu implantu nekā 14, tas ir labāk viena. Kroči, tad ņēm šito te, uzskaies, laikam atradu precīzo, jo šeit bišķi savādāks. Bet, tas nav svarīgi, zini, ir man jāzina, kas ir, es jau te neiešu ziņu ņemties ar to, vienkārši izstāstīšu situāciju. Redzi, te jau visu vēl uzfilmējis, situācija ir šitāds. Es viņu dabonu, viņu no mutes izņēmu ārā, mutē bija šitāds. Es, karoči, paņemu šitādas detaļiņas rekur. Tie saucās analogi. Analogi. Redzi, viņi izstās tādi. Viņi katrs tur arī, katrai firmai jau bišķi savādāki ir tādi. Moši atradīšu kādu precīzo. Šitādi izskatās tie smaganu formeri. Viņi ir ieskrūvēti iekšā, piemēram, mutē, tajā smaganā šitāds te, lai tā smaganiņa smuka tāda paliek. Reiz, lai viņa paliek tāda, tā kā caurumiņš, tur iekšā ir tie implanti ieskrūvēti. Vēl iet, aplīciet. Karoči, es uzskrūvēju analogus un ģipšus leju tur un tā jau manemā. To jau es māku iemācīt, es taču būs pasniedzējis ķipa. To es iemācīšu, nevajag ne ar nāzi griezt neko, viss ir izgudrots, viss 14 dienās iemācīšu. Karoči, es saviem darbiem došu mūža garantiju. Mūža garantiju es dodu, ne jau kā te tiltiem vai kā, mūža garantiju es dodu. Pat vairākus. Pa krematoriju nezinu. Bet es te visu taisu no chroma, kobalta, titāna. Karoči, viss ir pats labākais. Labāks nekā velosipēda zobrati, rumba. Labāks, točno saku. Labāks nekā ieroča gailis, belznis vai kas viņš tur. Jo mēs esam lējuši, kurš ļoti daudz šauj no mūsu metāla atlējam to, kas sit pa tām čaulītēm, kur labāks metāls, jo mums ir pats labākais te viss. Zobos nopietni saka, ir normāli. Ja pērk kādu zeltu, lifehacks, pērkat zobu zeltu, ir labāks nekā tas bankas zelts. Viņš saskrūvē virsū analogus. Analogi, tas ir implanti mutē, es te vienu biju atradis. Šitais vienkārši mini implantīši, bet kā tie implanti izskatās? Šitādi viņi izskatās līdzīgi, redzi? Bet šitais ir kaut kāds, viņš ar bumbi, tur bija 10 000 firmas, katrai firmai pa šitādam katalogam. Karoči, pabeigšu, zinu, vēl ir aplīts. Uzskrūvēju virsū analogus, viss, kas tur viss der čotka, viss precīzi zinu firmu, visu man pasaka, jo tad, kad skrūvēt implantus, uzprasat, ko jums ieskrūvē, lai iedot kaut kādu šiltīti, jo ir 10 000, nav tā, kad implants ir implants, tas ir tā kā, piemēram, mašīna ir mašīna, ir daudz visādu mašīnu. Protams, ka tur kaut kas jau sapas, tur kaut kas, bet ir daudz firmas, labāk jau ir zināt firmu datumu kaut ko zināt apmēram. Vislabāk ir, kad viņi jau vienmēr nāk tie implanti tādās, viņš tur visi čotka ar uzlīmi nofotografē vai ko, vai lai iedod tev tos iepakojumus, tad jau ir labāk nekā, ka vispār salvetītas uzrakstītas, zin kā bārā telefons. Karoči, tālāk. Šitam tiek visa ģipsi, un, kad ģipsī viss ir, protams, es viņus nevaru izraut. Es ņēmu atkal savus skrūvgrieznīšus, atskrūvēju vaļā, un noņemu nost, man rodās viss tas pats, kas ir mutē. Viss tas pats rodās. Tikai, protams, katram jau ir individuāls gadījums, nav jau viss vienāds. Vēl ir bišķītiņi, un es tad pa virsu visu taisu. Tagad parādīšu, piemērs, pafilmēšu. Kameras jūs nevar pārslēgt. Karoči, piemērs, triljons, es pamērīšu šitā te. Tad man ir kas tādi, turētāji, te ir iekšā implanti. Kādi mutēji. Es vienkārši uztaisīju tādu rokturi, jo es jau nevaru tik mazu detaļu rokās noturēt. Es viņu te pieskrūvēju klāt un strādāju. Tādi tā kā instrumentiņi, redzi. Katrs tur dzeltens, oranžs, katrs savādāks. Ir arī kopējie, labi, iet uz beigām skaties. Es vienkārši nevaru. Triljons, viņi tur ir triljons. Es jau negribu izbirst ārā visi. Tas ir tikai vienā stāvā. Paņemšu telefonu. Kameras beigām iet skaits. Vienā stāvā, otrā stāvā. Tas tikai viena firma ir, un bišķīt ir vēl triljons ir jāzina, ko ieskrūvē.
ir tāda, ko ieskrūvē, jānofotografē, ko ieskrūvē, jo es vienmēr prasu servisā lēdo vecās detaļas, jo kā es zinu, ka viņš man ir ielicis jaunās detaļas. Life hacks. DVD ir Laurencijos slēptā reklāma.